Man jau paziņoja, ka mēs esam jau tieši saistē, tāpēc pārslēdzamies uz nākamo diskusiju. Un nākamā diskusija būs par alternatīvām pārtiks nozarēm, kas jau ienāk mūsu dzīvē attiecībā uz olbaltumvielām. Lūk, šāda interesanta tēma, tā kā visus tos, kurus tas interesē, lūdzu aicinu pievienoties šeit uz vietas pie šīs lielās skatuves, un savukārt sekotājs tiešsaistē aicinu pieslēgties mūsu diskusijai. Nesen ažiotāžu publiskā telpā izraisīja kāds Facebook ieraksts, ka turpmāk mums būs jāēd kukaiņi un tārpi. Ļoti ceru, ka šis cilvēks skatās šobrīd tiešsaisti, jo beidzot šis noslēpums tiks atklāts, un mēs visi uzzināsim, no kurienes šīs baumas cēlušās un kā ir patiesībā. Varbūt tās nemaz nav baumas. Varbūt tās mums tagad restorānos ēdienkartē būs, nezinu, slieku pastēte, vaboļu suflē. To mēs noskaidrosim tūlīt no diskusiju dalībniekiem. Un tāpēc aicinu uz paneļa diskusijas alternatīvie olbaltumvielu avoti, kukainis vai zirnis dalībnieks uz skatuves. Un kā pirmo aicinu Daigu Helēnu Indriksoni, Lidl Latviju pārstāvu, lūdzu. Agnese Stunda Zujeva, Spirulina Nord pārstāve, lūdzu. Gerda Makārova, Golden Field Factory pārstāve, lūdzu. Dabas izaugsmes centras uzņēmuma īpašniece Beāta Gargurne, lūdzu. Un moderātori šai diskusijai būs Ilga Gedrovica, inženierzinātņu doktora, pārtiks produktu pētniece un eksperte, Hamilton Baltika laboratorijas pakalpojumu speciālista. Dāmas, skatuve ir jūsu. Varbūt jūs varat pārsēsties to vienu vietiņu, jā, lai mums varētu tiešsaistē vieglāk jūs iekadrēt. Nu tad uz priekšu stāstiet, kā ir ar tārpiem. Būs vai nebūs ēdienkartē? Paldies! Sveiciens visiem! Prieks par to, ka atradāt iespēju būt klāt un aprunāties par ļoti neparastu varbūt tēmu šī brīdī. Pirmais, paldies Tehnoloģiskajam centram, personīgi Intam un Agnesei, kas uzaicināja šo diskusiju, un varbūt izkliedēt dažas labas, interesantas domas par šādu veidu produktiem, kā arī vienkārši saprast, kā tad ir patiesībā. Un liels paldies diskusijas dalībniecēm, kas skatīsies uz šo lietu no savas skatu punktu, jo mums ir uzaicināti gan ražotāji, gan pārliecināti savas dzīvesveida paudēji, un būs tiešām dažādu skatu punktu uz šo konkrēto tēmu, kas ir diskusijai alternatīvi olbaltumvielu avoti, nu tas kukainis, vai tas zirnis, vai vēl kaut kas cits mazums. Bet ar visu, pirms mēs runāt, apspriežam, sākam, laikam būtu man jāsāk pašai. Tāpēc, ka es šoreiz pārstāvu tieši to pētniecisko pusi. Esmu Ilga Gedrovica, pirmais zinātnieks Latvijā, Baltijā, pirms 7 gadiem, kas vienkārši interesējās par tādu tēmu kukaiņi un pārtika. Ziniet, kā jaunasceptējiem doktoriņam, gribās kaut ko foršu izpētīt un saprast, un ir tīri cilvēcīgi, vai tiešām es tradicionāli lietoju to, ko man mamma un teicis ierādīja, un tagad pēkšņi man kaut ko tādu piedāvā. Bet varbūt jā, varbūt nē. Nu, tad ķēros pie tā, un tad ir zinām rezultāti. Tad ar to arī, kā saka, sākšu es varbūt piecelšos, lai tā ērtāk tas būtu, kā saka, man izrādīt, izdiskutēt to visu, un tad pēc tam kopā ar foršajām dalībniecēm mēs to ar visu vēl paskatīsimies no citiem rakursiem. Nu, lūk, vārds sakot, tās pusdieniņas, to gaļiņu, salātiņus, ko jūs tur tūliņ ēdīsiet pēc šīs diskusijas iespējams, veido dažādas uzturvielas. Galvenokārt tas ir ogļhidrati, tauki, olbaltumvielas, vēl pārējie. Bet skaidrs viens, ka visām uzturvielām ir liela nozīme, bet šoreiz īpašu akcentu liekam uz olbaltumvielām. Tās ir ļoti svarīgas. Tas ir uzturviela, bez kuras mēs nekādi nevaram būt. Mēs būtībā esam viena dzīve olbaltumviela. Un ar viņu iegūšanu ir tā galvenā problemātika,
izskatās, ka nākotnē un jāmeklē kaut kāda alternatīva risinājumi. Nu, tad es šodien gadījumā pievēršu jūsu uzmanību, ka, lai viņas uzņemtu šīs olbaltumvielas, kur sastāvā ir neaizstājamās aminoskābes, varam tikai ar pārtiku, un tad vajadzīgi šādi produkti. Un kas pašlaik notiekās? Skaidrs ir. Visi esat dzirdējuši. Cilvēku skaits aug, populācija aug, visiem vajag pārtiku, un galvenokārt ar olbaltumvielām ir šī galvenā problēma, ka tās ir sarežģītāk nodrošināt ar tradicionālajām metodēm. Tieši tāpēc jāmeklē ir šīs alternatīvas. Nu, kādas varētu būt alternatīvas, lai nebūtu tāda graujoša ietekme uz vidi, jādomā par ilgtspēju, uz resursu izsīkumu. Nu, tad, skatoties arī, kas tālāk notiksies, kādi būtu risinājumi? Tā, liksim, risinājumi alternatīvi potenciālie varētu būt, nu, varbūt, lietojam vairāk tomēr kaut ko no augu valsts, nevis tradicionālās ierastās dzīvnieku valsts olbaltumvielas, kas dara šo graujošo ietekmi uz vidi. Vai arī pievēršamies, ko zinātnieki mums piedāvā, mākslīgo gaļu no gēnu inženierijas, vai drukājam šo te gaļiņu, lai būtu tas vizuālais izskats, ka pamatu vienalga ir augu valsts izcelsmes olbaltumvielas, vai arī kukaiņi. Nu, tas par tiem kukaiņiem. Ja runājam par mums, par Eiropu, par Latviju, nu, ar kukaiņiem ir tā, ka mums asociācijas jau kopš bērnības tiek veidotas kā ļoti kaut kas patīkams. Nu, čaklā skudriņa, tur taurnītes lido, tur spārītes un tā tālāk, un pasaciņas par skudriņu tipu un dziesmracnīca aizkrāsnē, tad kino industrija te bišķiņi paņem uz zem mikroskopu to kukaini, palielina un izveido negatīvos tēlus. Var sakot, nu, Eiropa tā ļoti piesardzīga pret kukaiņiem. Un, ja runājam par pārtiku, tad tur tikai asociācijas mans ābols ir tārpēns un nekas foršs tas nav. Un, ja tā pajautā, ko jūs domājat par tādu lietošanu uzturā, viņi saka, tas ir nabadzīgu ēdies, to lietot tie cilvēki tajā tālajā, kaut kur tur Āzijā, tā doma, ka viņiem citi jau nav ko ēst. Bet visu cieņu Āzijas valstīs vairāk kā 2 miljardi cilvēku lieto caur gadsimtiem kukaiņus. Tā viņiem ir kā normāla pārtika sezonas laikā, un kukaiņu klāsts ir milzīgs. Vairāk kā miljonus kukaiņu sugu, no kurām 0,5% ir toksiskas, kuras potenciāli kā nevarētu lietot uzturā, bet šobrīd lieto ap 2000 jau attīstībā no reģiona, un tur ir tāds sensorais baudījums, kā vienkārši mēs varam pabrīnties, ko mēs tradicionāli lietojam. Un kāpēc Eiropa kaut kam tādam pievērš uzmanību, kā jūs domājat? Tāpat ilgtspēja. Pavērojot kukaiņu, skatāmies salīdzinoši, lēti, maz resursi, bagātīgs uzturvielu klāsts, un tās olbaltumvielas 2-3 reizes vairāk nekā tradicionālajos olbaltumvielu avotos. Nu, tad tur kaut kas ir acīm redzot. Nu jā, un tad kas ar tiem kukaiņiem Eiropā ir tā, ka, ja par to runā, pirmā asociācija ir circenis. Tas ir simbols kukaiņu ēšanai. Un Eiropā to būtībā pieskaita pie jaunās pārtikas, novel food. Un pirmā kukaiņu suga, kas 21. gadā tika atļauta Eiropā, ir miltu melnuļi. Un tas potenciālais tirgus olbaltumvielām augs apmēram par 1/4 uz 5%, un kukaiņu tieši tirgus ir prognozējums vispār par 6% nākotnē augs. Tas nozīmē, ka kaut kas jau laikam tomēr tiks integrēts mūsu ikdienā kā viena no alternatīvām. Kas, kā jūs domājat, ir šis? Atgādina krosāniņu, vai ne? Bet patiesībā tas ir sliekas ģīmītis 2000 palielinājumā. Es kā jaunais doktors savulaik, kā es teicu, gribēju izpētīt, kas ir tiem kukaiņiem. Latvijā kukaiņus neaudzē, bet audzē sliekas, un tad man likās, to varētu pamēģināt integrēt kā olbaltumu avotu. Un tāpēc man šis postdoku projektiņš, kur rezultātā konstatēja, ka tiešām tā ir viena no potenciālām alternatīvām. Kā skatāmies, ja no kokona, tas noliņas sliekas, līdz gatavai pilnbrieda sliekai, vajadzīgi tikai 3 mēneši, resursu salīdzinoši mats patērējumi, ķermenis pilnībā izmantojams, salīdzinām ar lielopiem, tur vajadzīgi ir veseli 15 mēneši, izmantojams ir tikai 6% no tā ķermeņa, un proteīna saturs ir, teiksim tā, reizes 3 lielāk, 72 gramu 100 gramos, ja to izmanto, teiksim, pēc šīs tehnoloģijas kaltētā pulverī. Aminoskābu neaizstājamo saturs ir pilnībā, un arī citas uzturvielas integrējums jebkādos produktos. Vārds sakot, tur kaut kas ir. Bet ejot tālāk, protams, ar to jau man nepietika. Domāju, labi, es lietošu kukaiņus. Kas notiks ar manu veselību? Nākamais pētījums bija kopā ar Stradiņu universitāti un Latvijas biotehnoloģiju universitāti, kur mēs izpētījām ietekmi uz veselību. Protams, tas ir mazs sākums, bet tomēr ar šī sākuma palīdzību, kad miltu melnuļi, tā pirmā atļautā kukaiņu suga, viņu pulveris tika pievienots jaunā produktā izstrādātā, kad reāli brīvprātīgie cilvēki bija ar mieru testēt šo te produktiņu 2 nedēļu garumā uz savu veselību. Un ko mēs konstatējām, ka tiešām ir iespējams
izmainīt savus veselības rādītājus, vai būtībā viņi ietekmē veselības rādītājus. Šī gadījumā mēs pētījām tikai ļoti maziņu daudz, tas ir attiecībā uz urīnu vielu un kreatīnu vielu, ka viņi ietekmē būtiski mūsu šos rādītājus. Un tad, vārdsakot, ir jāturpina pētīt, jo ir dažādi šī ietekmes, bet jautājumi ir daudz. Tas tikai maz sākums, tas, uz ko es varēju atbildēt savos pētījumos. Un, protams, reāli mums interesē, kas tad notiek mūsu tirgū, kas ar to pieeju tiem kukaiņiem ir, vai nav mums tie kukaiņi. Tad tāpat nākamais mans pētnieciskais darbs kopā ar skolnieku zinātnes pētnieciskajā darbā, ka mēs paskatījāmies uz karmīnskābi. Dabīgas izcelsmes izēviela no laputīm, kas īpaša šķirne dienvidu zemēs, kur ievāc laputis sabiršu pulverī, un tad viņas izmanto kā dabīgu krāsvielu visāda veida produktos, kur ir nepieciešams sarkans pigments. Dāmas, mūsu sarkanā lūpu krāsa arī ļoti bieži satur karmīnskābi. Un tad pavērojot, teiksim, šī gadījumā es paskatījos dažus lielākos tīklus kopā ar Stolieku, tas ir Rimī, Maxima, Elvī, kas ir tajā produktu klāstā, dažās produktu grupās, pieņemsim jogurtos. Var atrast šie reālie produkti no šiem tīkliem, kuri sarkanā krāsa, un tur ļoti godīgi uzrakstīts karmīnskābe vai saldumi, tur kožļenes, konfektes. Arī viņu sastāvā karmīnskābe ļoti bieži sastopama surīmī vai dažādi gaļas produkti, kas ir desas, nakeri un tā tālāk, respektīvi. Un apkopējums ir sekojošais. Ja mēs palūkojamies 100% visās surīmī noviņās, ir šī karmīnskābe, apmēram pusēji gaļas produktu ir sastāvā karmīnskābe, un arī jogurtos, kas satur sarkano pigmentu, ļoti bieži, un apmēram 20% arī būs šī karmīnskābe. Tā kā jau viņa dzīvo mūsu vidū pēc pētījuma. Tad es vēl gribēju pievērsties vēl vienai dabīgai izcelsmes izēvielai priekš pārtikas, kas ir no vaboliem kerra. Tā, kaut kas pazuda mums te. Tā. Jā, kur atpakaļ. Respektīvi, lai iegūtu ļoti skaistu produktu glancētu par spožumu, ir šī te šellakas vabole, kas izdala izkārnījumus un kur ļoti veiksmīgi var integrēt pārtikas produktos kā ļoti skaistu glazētāju. Par cik mums ir paneļdiskusijā Lidl pārstāvi, es palūkos, kas notiek Lidlā, atradu produktiņu jelly beans, konfektes, kuras arī ļoti forši pārklātas ar šo te glazējumu. Bet, protams, ne tikai. Tas ir, ja palūkojamies uz mūsu veikaliem, faktiski, jebkurā veiklā jūs atradīsiet produktus, kuros sastāvā ir dabīgas izcelsmes kukaiņu izēvielas. Un, teiksim, te ir no Stockmana, jā, piemērs dažādas uzkodeņas, batoniņi, kas ir biežāk lietotie produktiņi. Un ne tikai, vienkārši esiet vērīgi. Ir, starp mums jau dzīvo šī izēviela. Jo pasaulē būtībā plašāk pielietotais kukaiņu variants ir dažādas uzkodas, batoniņi, saldumi, miltu izstrādājumi, bet, protams, tas ir tāds šaurs nišas produkts, vismaz pagaidām. Un viņa izmaksas ir arī mežonīgas. Teiksim, tāpat uzkoda kilograma cena, viņai Stockmanī ir 196 eiro kosmos. Tā ka tas ir šobrīd tāds vairāk wow efekta produkts. Nu jā, un tad tāds jautājums no klātsošiem, kur ir paprovējuši kukaiņus? Pacēl roku. Ir diezgan. Bet tie, kas nepacēl roku, ziniet, jūs tā esiet pagaršojuši. Viņi pierādīšu jums to. Kā es teicu, caur gadiem šiem es laiku vēroju patērētājs, ko viņi saka, vai viņi lieto vai nelieto to produktu. Viņi, ziniet, ir tā. Saka, es nelietošu nekādā gadījumā. Bet tad, kad viņam iedod to produktiņu, tādā izskatā, ka redzams tas kukainis vai kāpurs, tad ir pirmā reakcija, kā teica, mums latvieši Eiropā saka, nē, tas nav priekš manis. Bet tad, kad es to produktiņu samaļu pulverītī, tad tā kā paliek pielaidīgāk, un ja vēl cilvēks pat nezinājas pagājuši, viņš saka, bet vispār bija tīri neko. Un tad, ja es vēl pasaku, ziniet, šito varbūt, ka tomēr vajadzētu mēģināt integrēt, vismaz kādu reizīti, jo tad jūs padariet labāku pasauli, taupīsiet šos resursus un domāsiet par ilgspēju, tad cilvēki ir vēl pieņemošāki. Tas caur gadiem bijās patērētājiem un vienkārši saprot, ka visur ir par pamatu vajadzīga izglītošana un arī neuzstāt, uzspiest, vienkārši nomierināt, ka tas ir viens no variantiem. Varbūt, ka jums dara, bet varbūt nedara. Vienkārši sākumā pamēģiniet un tad izdariet secinājumus attiecībā uz šāda veida izēvielu. Un, ja jūs sakāt, ka nelietojat, tad kurš lieto veselīgos dārziņus, krustdziežus? Paliekam zem mikroskopa, jūs atradīsiet laputis tās pašas, vai viņu daļiņas, vai viņu izkārnījumus diezgan lielā daudzumā. Teiksim, ja runā par brokuļiem konkrēti, apmēram 60 daļiņas jūs atradīsiet, teiksim, šī produktiņā. Tas ir tāds amerikāņu pētījumu rezultātu
variants. Vai arī kafija. Apmēram 10% zaļās pupiņas ir pacētas ar kukaiņiem, laputīm, kas nonāk maltajā kafijā. Un tā, ka jūs darat, arī izrādās, mums ir saskara ar šiem kukaiņiem. Vai arī kviešu milti. Arī ļoti liels patiesībā īpatsvars, ja paliekam zem mikroskopa, arī ir atrodams, jo graudus jau neviens nemazgā un īpaši neatdala, ka tur tas arī būtu. Vai arī apiņi, bagātīgi, diemžēl, vai par laimi satura kukaiņus. Un visbagātīgākais kukaiņu saturs ir dažādi veidi garšvielās, ja palūkojies zem mikroskopa. Nu, ko lai jums saka? Kukaiņus jūs neapzināti apēdat sevī apmēram kilogramu gadā. Un no tādiem žēl izvairīties nevar. Un arī uz veselību jau nav nekāda milzīga ietekme. Ja jau kaut kas būtu, tad attiecīgi jūs būtu rēģējuši. Varbūt tie, kas cilvēki ir alerģiskāki, viņi varbūt kaut ko varētu šajā sakrā iebilst. Bet normālam, veselam cilvēkam tāda ir tā situācija, ka tā tas vienkārši ir noticies. Un, ja runā par to kukaiņu ēšanu vai neēšanu, tad būtībā tev ir jautājums attieksmē. Viss mainās. Un mazs atgādinājums par citiem produktiem. Kādreiz, teiksim, pārdesmit gadus atpakaļ, ēst ķēlu gaļu, nekās neiespējami. Tagad restorāna ēdienas tartars, karpačo, vai ārzemniekus intriģē mūsējais šņukurs, vai šajā gadījumā tādi produkti kā jēlas zivs, suši. Nu, kuram nepatīk suši? Mēs labprāt aizvēršot tad uzēst suši, ja ne dāmas. Nu, tad svēlkā spanču restorānā varžu kājiņas vai pūdēto siļķīti, nu, vai arī, nezinu, mīdijas, gliemezdīšus. Būtībā tas, kas kādreiz likās ļoti neparasti, pat biedējoši, tagad tas ir varbūt pat smalks ēdiens vai ir paliek par mūsu ikdienu. Nu, ko lai saka, ar tiem kukaiņiem tā, lietot, nelietot, katra paša ziņā. Bet pirms teikt kaut ko, pamēģiniet, varbūt tas ir jūsu, bet katrā ziņā tas ir fakts, ka ienešana alternatīvām nākotnē tā varētu būt, jo fakti ir nepielūdzami, ir daudz priekšrocību šai sakarā. Vienkārši skatīsimies, un jūs izdarīsiet pašu izvēli. Un, lai vai kā veselīga uztura speciālisti jums teiks, galvenais ir daudzveidība un sabalansētība. Nu tad alternatīvie risinājumi veido šo daudzveidību. Varbūt kādu reizi, kādu no alternatīvām, kāpēc ne? Un par to balansu, nu, to tā kā paši parūpēties. Kas par daudz, par skādi, tas jebkurā gadījumā, jebkuram produktam, to ņemiet vērā. Un apkopojot visu iepriekš teikto, es jūs aicinātu ieklausīties dižgarā, nekas nav nemainīgs šī dzīvē. Ja esat neticīgi un gribat saprast, kas jūsu produktiņā ir akreditētas laboratorijas, piemēram, Hamilton laboratorija, kur es tagad arī čakli darbojos, patestējiet, tur noteiksiet karmīnu skābi, kukaiņu klātbūtni, tad varēsiet dzīvot droši, vai veidojot savu produktiņus, izvērtējiet, vai jums vai to nevajag. Un būtībā esiet vērīgi, lasiet. Jums ir būtībā viss redzams. Un tad izdarīt apzinātu izvēli. Un alternatīvas, tas ir tiešām varbūt viens no variantiem, kas mums nākotnē ļoti vērtīgi noderēs. Un par to mēs varētu tālāk ar dāmām parunāt. Tā kā paldies jums par šo uzmanību. Tas ir tas skatījums attiecībā uz kukaiņiem. Un tagad es gribētu zināt, attiecīgi mūsu paneļdiskusiju dalībnieču viedokli šajā sakarā. Es domāju, es varētu sākt ar Beati. Viņa ir cilvēks, kurš dzīvo kā alternatīva ierastajām varbūt. Viņa ir vegāne un viņai ir ko teikt. Un paprasīsim, vai tiešām ir tik grūti ar tām olbaltumvielām, vai ir iespējams vispār tikt pie olbaltumvielām, vai varbūt cieši smagi no tā, ka nav viņa olbaltumvielu. Kā tur īsti ir bijāt? Pastāsti mums, padalies. Jā, labdien. Es neēdu gaļu jau vismaz 14 gadus un kaut kādus pusi no tā laika esmu arī vegāns. Nu, vismaz es nelietoju dzīvnieku izcelsmes produktus savā uzturā. Vismaz ļoti cenšos, jo pēc šīs prezentācijas liekas, kas tomēr lietoja gan. Jā, nu tas nav īstenībā nemaz tik sarežģīti. Tad, kad es pārstāju gaļu, tas bija sarežģītāk, jo tad vēl Latvijā nebija alternatīvas. Vismaz netika daudz un bija ļoti, ļoti jāmeklē. Tad, kad es paliku par vegānu, bija jau vieglāk, jo bija jau kustība neapēt zemeslodi. Un tad jau Latvijā tas parādījās daudz plašāk un cilvēki daudz vairāk runāja un veikalos bija iespējams jau iegādāties dažādus produktus. Bet, nu, īstenībā mājās mēs nav tā, ka lietojam tos produktus, ko var jau gatavus nopirkt. Mēs intereses pēc nopērkam, bet mēs ļoti daudz ko gatavojam paši. Un ar proteīnu, olbaltumvielām, nu, viņas ir gandrīz visur. Tie paši zirņi, pupiņas, rieksti. Nu,
ja man jābūt ļoti godīgai, es speciāli nepiedomāju, jo mēs cenšamies to ēdienkarti mājās veidot tādu, lai mums viņa ir nevis vienāda, bet dažāda. Tā ka jā, tas nav baigi sarežģīti. Man liekas, ka vegāni ļoti čakli cilvēki, jo viņiem ir saulaicīgi jāizdomā, jāiemērcoties tās sēkliņas un viss. Bet tik traki nav, es tā saprotu, ja? Ka tur, laikam, višķiņu plānošanu, un tad, attiecīgi, ja to pamaina, tad arī var samanedžēt, ja? Jā, tieši tā, kad mēs plānojam, mēs arī cenšamies brīvdienās izdomāt, ko mēs ēdīsim darba dienām. Un nevienmēr tas sanāk ideāli, bet jā, mēs cenšamies jau tādas sagatavas izveidot visai nedēļai, lai tas būtu tā kā vēl vieglāk, lai sanāk tikai uzvārīt klāt griķus, rīsus, kvinoju, tādā garā. Bet tā ir taisnība, ka zirņi un pupas tie ir ļoti nozīmīgi jūsu olbaltumvielu avoti, taisnība? Jā. Pupiņas, tas ir galvenais, kas ir mājās. Turku zirņi, viņi varbūt nav tik bagāti ar tām olbaltumvielām, bet viņi ir ļoti garšīgi, no viņiem daudz ko var pagatavot, to pašu humusu. Jā, bet pupiņas tas ir tas, kas mums ir vienmēr. Mēs arī nepērkam tik bieži buņģiņās, protams, arī pērkam, tā kā nav tā, ka pilnībā, bet mēs pērkam izbaramās, paši izvāram, sasaldējam, lai mums ir ilgākam laikam. Čakli cilvēki tie vegāni. Cenšamies, jā. Bet labā ziņa priekš vegāniem varētu būt gardas ziņa. Jo Golden Field Factory ir pavisam jauns uzņēmums, kas ražo ļoti augstvērtīgus produktus no zirņiem un pupām. Gerda, varētu mums lūdzu iepazīstināt, ko tas īsti Golden Field Factory ražo un kādi ir izaicinājumi un kā vispār tik saņēmāties uz kaut ko tādu ražot, jo, lai vai kā, es saku, latvieši tā diezgan konservatīvi, viņi pie tām tradīcijām turās, bet, tomēr Golden Field Factory ir startējis. Jā, labdien! Mēs ražojam zirņu un pupu proteīnu. Ražojam mēs ļoti vienkārši. Mēs no vietējiem zemniekiem, no Latvijas zemniekiem iepērkam pupas zirņus. Mēs viņus nomisojam, tad mēs viņus samaļam un ar gaisa palīdzību mēs nodalām cieti un proteīnu. Cieti sanāk vairāk, proteīns mazāk, bet šis process ir enerģētiski, ļoti patērē maz enerģiju. Ilgspējīgs, jā. Un principā miziņas, kas mums paliek pāri un ciet, mēs savukārt, mums ir uzņēmums, kur mēs ražojam granulas lopiem, tad to mēs tālāk granulās, principā mums sanāk arī bez maksimāli, protams, mums ir kaut kāda atkrituma, bet tie ir salīdzinoši ļoti maz. Būtībā par ilgspēju jūs tiešām esat padomājuši lieliskas ziņas. Tas mums rokā iet, kā sanāk dabīgi. Bet kādi ir tie izaicinājumi? Teiksim, jūs kā jauns uzņēmums, ar ko saskaraties? Kā ir? Ko saka patērētāji? Cik viņi ir pieņemoši? Kāds ir to pieprasījumu? Mūsu izaicinājums laikam vairāk, es nezinu par patērētājiem, jo mums ir viens liels klients Bungi. Okay. Tas ceļš mums tā kā jau ir iestaigātā taciņa. Mums izaicinājums ir drīzāk raža, kāda būs augu raža. Un pēc tam gada otrā pusē, jo Latvijā vairs tik daudz neražo pupas, jo es neatceros, kurā gadā, bet ne tik sen aizliedz kaut kādas pesticīdus, ko drīkst lietot pupās. Līdz ar to ir vairāk insekti un grūtāk izaudzēt ražu. Un tad otrā gadā mums ir atkal grūti dabūt to izēvielu. Tās ir tās mūsu izaicinājums, jā. Un kādā ziņā jūs produktiņš, es saprotu, nav ne tikai Latvijā, viņš ir ārpus Latvijas arī jau tā kā ceļo, jā? Jā, mēs pašlaik eksportējam uz Rietumu Eiropu, uz Skandināviju vairāk. Okay. Nākotnē arī uz Ameriku, bet mums ir ļoti daudz, kā jūs zināt, analīzes jāveic, lai mūs akceptētu. Jā, skaidrs, paldies. Labi, un kā tad ir ar citāda veida alternatīvām, kas, piemēram, mums Latvijā vēl ir uzņēmums, kas paši audzē spirulīnu? Tā kā neparasti Latvijā ziemeļos spirulīna. Agnese, varētu mums iekomentēt, kas ir tā spirulīnu? Cik viņa ir vērtīga? Ko patērētāji par to saka? Un tur ir arī olbaltumvielas? Jā. Sāksim varbūt ar aptauju. Cik daudzi jau zina spirulīnu? Paceliet lūdzu rokas. Zina. Tātad puse vēl nezina. Lieliski, izstāstīsim. Bet daudz salīdzinoši, ja tā padomā. Jā, parasti katrs 10. zina, bet tā kā šeit ir tie, kam interesē pārtikā jaunumi, tad, kā teikt, atlasīta publika. Lūk, jā, spirulīna ir mikroskopiska aļģe.
Un atšķirībā no ļoti daudziem pārtikas produktiem, kurus cilvēki ēd, tāpēc, ka varēja izaudzēt, tad spirulīnu Rietuma Eiropā un Amerikā sāka audzēt tāpēc, kad atklāja, ka Čadas ezera apkaimē, tas ir pie Sahāras tūkstneša, tie cilvēki, kas dzīvo tieši pie ezera, ir veselīgāki nekā tie, kas dzīvo tālu prom no ezera, un tad sāka meklēt, ar ko viņi atšķirās, ko viņi tādu ēd, jo viņi arī bija ar tām badacietēju pazīmēm, bet uzturs ir nepietiekams, bet viņi izstāsta daudz labāk. Un izrādījās, ka tā Čadas ezerā dabiski aug spirulīna. Mēs arī reizēm, kad aļģes ir tādi jau tā kā matracīši, ja, tāds pūkains biezenis, tad to var novākt. Jo tā ir mikroskopiskā aļģe. Tā nav Baltijas jūras garie mati. Un tā viņi saprata, ka wow, tur ir tik daudz proteīnu, tik daudz dažādu vērtīgu vielu. Un vēl ko, jo ir ļoti tagad, kopš 70. reāli pēta aizvien vairāk un vairāk. Katrs nākamais pētījums jau, kā teikt, parāda to spēku, un citi pētnieki arī pieslēdzās. Un ir atklāts, ka tas, kas ir īpašs spirulīnai, kad ja cilvēkam ir izoperēts kuņģis, gastrīts, visādi tur gremošanas traucējumi, spirulīnai ļoti maigs šūnapvalks. Un tāpēc spirulīna ir ļoti viegli uzņemama. Un otrs ir, kad ja ir šie te gastrīti un citi veselības traucējumi, tur ir ārkārtīgi daudz arī šīs te dārzeņos svarīgās antioksidanti, vitamīni un tās citas vielas, visādi enzīmi. Un tas ir tas, kas spirulīnu padara varbūt atšķirīgu no zirņiem un riekstiem, ka ja jūs gribat vienkārši tā kā sāta sajūtu un uzņemt daudz proteīnu, tie ir brīnišķīgi avoti. Bet spirulīna... Tas ir jūsējā, komentārs, tas ir jūsējā, kas aug pie mums. Taisnība, tāpat ir spirulīna. Jā, Perfekt. Es esmu inženieris. Tātad tas, ko mēs izdarījām, sapratām, kad tomātus, kāpēc audzē Latvijā un gurķus, jau katra omīte, bet īsnībā tā arī ir tropu kultūra. Redīsi, ja jūs viņus neiesēsiet, viņi te neaugs. Un ar spirulīnu ir līdzīgi, tā arī ir tropu kultūra. Un viss, kas mums ir vajadzīgs, ir nevis siltumnīca, bet sauksim to par viedo akvāriju. Zivtiņas arī daudz audzē, zelta zivtiņas un citas. Ja? Banānus, rīsus droši vien tik drīz mēs neaudzēsim, bet spirulīna atšķirās ar to, ka ja mums ir šī te viedā tvērtne, jo tas ir mikroorganisms. Ja mēs ļoti labi varam noturēt temperatūru, gaismu, visu, ko vajag, mēs varam ļoti labi izaudzēt. Varbūt, ja kāds ar raudzēšanu vai tējas sēnēm nodarbojas, arī zina, ka ja jūs trāpat pareizajā temperatūrā, tad tur viss aug uz urā, vai ne? Un tā kā es esmu inženieris, tad man likās, ka man ir jādod latviešiem tā iespēja tikt pie svaigas spirulīnas, jo visur pasaulē viņi audzē seklos dīķos. Un to var izdarīt tikai tādā klimatā, kur ūdenim temperatūra ir 30 līdz 35 grādi. Latvijai tālu līdz tam. Ja neskaita dažas dienas šajā vasarā. Un to mēs arī paveicām. Es varētu teikt līdzīgi kā kolēģe, kad īstenībā man fascinē cilvēku pretimnākšana, kad šobrīd lielākais jautājums ir, vai mēs varam saražot tik, cik cilvēki grib ēst, jo mēs esam ļoti priecīgi, kad mums ir salīdzinoši maz reklāmas iesaka no mutes mutē. Tā kā, ja jūs nepazīstat vēl nevienu, kas ēd spirulīnu, varbūt tāpēc jūs neesat par mums dzirdējuši. Ja runājam par šiem ilgtspējas aspektiem, tad mums ir arī ļoti līdzīgi, kad mēs spirulīnu barojam ar speciālu minerālu ūdeni, jo tā ir aļģe. Un attiecīgi mums nav nekādu atkritumu. Gluži tā kā slieku apēd, ēstu no A līdz Z, tad arī šī aļģe, viņa ir tā kā viens šūnis tikai spirālītē, tāpēc nav nekas jāmizo, nav nekas jāgatavo. Cik no jums ir spirulīnas pulveri tieši lietojuši? Un cik no jums garšoja? Dažiem pat garšoja. Jo ļoti daudz saka, ka spirulīnas pulveris, tas ir tas klasiskais, ko var nopirkt katrā aptiekā un kurš jau sen ir pieejams. Viņam ir ļoti, ļoti specifiska garša. Tāpēc, ka viņš ir audzēts tai dīķī. Dīķim, jūs zināt, ik pa brīdim kaut kāds aromāts piemetās, un tad tam ēdienam ir līdzīgi, plus viņu vēl izkarsē. Līdzīgi tā kā gaļai. Svaiga gaļa nesmaržo, sāka cept, uzreiz aromāts atraisās. Un tad tas, ar ko mēs otrs atšķiramies, kad mēs zinām, ka dārzeņi ir jēd svaigi, un tāpēc mēs mēģinām, mums visi produkti ir tikai ar svaigu spirulīnu. Mums pat ir sīrupi pudelītēs, bet arī tur spirulīna nav nekā termiski apstrādāta, lai saglabātu šo te maksimālo dārzeņu vērtību, un plus ir šīs te olbaltumvielas. Protams, tā kā produkts ir svaigs, viņā ir augsts ūdens saturs, tāpēc to nevarētu uzskatīt par galveno. Tā proporcija starp aktīvajām vielām un olbaltumvielām ir tāda, kad,
tas ir tā kā ēst kilogramiem mandarīnus, lai kaut ko uzņemtu. Ja? Tāpēc šis varbūt ir tāds sekundārs olbaltumvielu avots, bet savukārt ir jāņem vērā, ka šeit ir brīvās aminoskābes, un viņš ir ļoti viegli šķeļams, un ja, piemēram, cilvēks ir uz slimības gultas, viņam varbūt olbaltumvielu vajadzība samazinās, bet ļoti palielinās tieši to aktīvo vielu, kas samazina iekaisumus un kas veicina atjaunošanos spēja. Un tas, ka šis produkts ir drošs bērniem, nepūš vēderu, jo mēs zinām, ka ļoti bieži par pupām ir tie aizspriedumi, ka tur daudz šķiedrvielas un jāmāk pagatavot, tad spirulīnai nav nekas jāmāk, vienkārši ņem produktu mūsējo un lieto. Nu, tie, kam pulveris negaršo, nu, tur ir jāiemācās noslēpt to garšu, kas, manuprāt, īsti nav iespējams. Bet jā, spirulīnai ir šis te, kad nav jāmāk gatavot. Ņem, lieto un kļūst veselāks. Labā piezīme, ka it kā spirulīna ir neitrāls garšas, bet jūs viņai foršu garšu piedodat ar dažādām citām piedevām. Man favorīts ir ar cidonijām. Nu, ļoti labi garšo. Jā, nu šeit ir jāpiemina, ka svaiga spirulīna ir līdzīga kā maltā gaļa, ļoti ātri bojājas. Tāpēc mums ir tīra spirulīna ir jāsasaldē, bet sasaldētu produktu ir salīdzinoši grūti transportēt. Nu, beidzot, mēs esam atraduši sadarbības partneri, kurš transportē, bet jā, tie, kas grib vieglāk lietojumu, tad mums ir sīrupiņš, kur spirulīna ir sajaukta ar cidoniju vai dzerveņu sīrupu kā konservantu, un tad 2 ēdamkarotes dienā īstenībā ir tikai deva, lai jūs uzņēmtu ļoti daudz šīs dārzeņos esošās svarīgās aktīvās vielas. Tieši tā. Bet man savukārt jautājums ir mūsu Lidl pārstāvēji, kā tur īsti ir ar tiem pircējiem un viņu groziņu un olbaltumvielām? Kā tad ir faktiski, vai tiešām ir tā, ka pieturās pie tradicionālajiem produktiem pamatā, vai tomēr jau rāda tirgus, ka izvēlas arī kaut ko alternatīvu? Un vispār, kā ir ar to Lidl produktu piedāvājumu klāstu? Ir pietiekams, patērētājs apmierina? Varbūt, ka jūs šeit sakarā kaut ko arī gribat mainīt, piedāvāt, varbūt kaut kas jauns top. Pastāstiet, kā izskatās Lidlam šeit sakarā? Nu, sveiki visiem! Es gribētu teikt, ka mūsu pārdošanas dati liecina, ka latvieši joprojām ēd ļoti tradicionāli. Ja būs laba cena gaļai, tiks izķerts momentā, ja būs laba cena alternatīviem produktiem, nu, tiem, kas ir iecienījuši, tie, protams, pirks, kāds nopirks intereses pēc. Diemžēl specializētie produkti vēl ir savā veidā kā nišas produkts. Bet interesi pieaug. Viennozīmīgi interesi ir pozitīva. Mēs, piemēram, varam pateikt nedaudz par sortimentu ziņā. Tas ir ieskaitot gan pamatsortimentu, gan arī to, ko mēs piedāvājam kā akcijas produktus. Tātad Latvijā 22. gadā bija tikai 13 produkti, nu jau ir 31 precīzi. Super. Jā, tātad mums ir gan pamatsortiments paplašināts, gan arī vairāk ir paredzēts tematiskās nedēļas un akcijas produkti. Bet mums ir arī savādāk drusiņu pieeja. Lidls savu apzinātā uzturu politiku, atrodam mūsu uzņēmumu mājaslapā, ir apņēmies, ka savu sortimentu centīsies veidot un attīstīt tādā veidā, lai tas sakristu ar planetārās veselības uzturu. Ja tie, kas grib pameklēt vairāk informāciju, tad tas ir Planetary Health Diet. Zinātnieku grupa, 16 valstis sadarbojās un izstrādāja, kāda būtu tāda optimālā ēdienu karte, lai 50. gadā varētu paēst 10 miljardi cilvēku. Tātad, lai tas būtu veselīgi un lai tas būtu ilgtspējīgi. Un tad ņēmām arī vērā Pasaules dabas fonda metodoloģiju un analizējām savu sortimentu. Un man ir tas prieks pirmo reizi. Vēl ziņojums nav publicēts, bet es varu pateikt publiski. Tātad Latvijā 22. gadā no visiem olbaltumvielu produktiem 8,24% bija augu izcelsmes olbaltumvielas. Tas ir daudz, jā, 8,2%. Un 23. gadā tie jau bija 11,24%. Super. Tas ir no pārdotā apjoma, tas nav produktu skaits. Saprotu, tas ir, ja vajadzētu izmērīt kilogramos, to var izmērīt kilogramos. Un tur pamatā, protams, ir tieši alternatīvas produkti, nu, to, ko mēs tautā saucam par vegāniskiem produktiem, bet tur ir arī palielinājies pārdošanas apjomi vienkārši pakšaugiem, piemēram, viņi ir palikuši populārāki. Teiksim tā. Nu, kas ir par jaunajiem produktiem sadarbībā arī, nu, tas arī visā Lidl grupas līmenī un arī mūsu vietējie NVO ir teikuši, nu, nekoncentrēsimies tikai uz vegāniem. Ir cilvēki, kuri vienkārši grib ēst mazāk gaļu,
Perfekti, tieši tā. Viņi grib kaut ko arī interesantu, bet ir skaidrs, ka viņiem vai pietrūkst pašdisciplīnas, vai gribas nav, vai intereses nav. Arī klāsts nav. Forši, ka tiek domās par to. Jā, un tad šī gada jūnijā jau pirmajās valstīs ir parādījušies, es nezinu, kā viņas nodēvēt latviski, hibrīda gaļa. Tātad, es te nosaukšu dažus piemērus. Ir maltā gaļa, kur 50-60% ir gaļa un pārējais ir zīdiņi. Vai arī, piemēram, ir burgerīši, plācenīši gaļas. Pusi ir vista, pārējais ir baltās pupiņas. Vai arī, piemēram, ir vistas nageti, tur ir vairāki varianti. Tātad vai uz puses būs vai vistas gaļa ar zirņiem, vai vistas gaļa ar brokuļiem un burkāniem. Tas ir arī veids, kā samazināt gaļas produktu patēriņu, dod cilvēkam iespēju saglabāt garšu un vienlaicīgi arī paplašināt to produkta klāstu. Un jāpiebilst, tā garša ir stipri līdzīga, kā mēs pieraduši. Pataisnība? Personīgi man liekas, tas tāpat kā mājās jūs paši uztaisītu plācenīti ar dārzeņiem. Man personīgi garšo. Tas nozīmē perfekti, visas iespējas patērētājiem. Es domāju, jā, ka tas brīnišķīgi papildiņa jau esošo vegāno sortimentu, kas mums ir vienkārši vegānā maltā gaļa no kviešu proteīna un burgerīši, kas ir no zirņu proteīna. Un man šķiet, ka šī ir arī tāda lieliska tāda produktu grupa, kurai ir, manuprāt, ļoti liels potenciāls, jo tas pārklās lielāku lietotāju grupu un vairāk cilvēkiem tas šķitīs interesanti un pievilcīgi un garšos. Jā, paldies. Bet, dāmas, es gribētu tagad zināt jūsu personisko viedokli. Ko jūs pašas katra darāt? Visi zinām, jādomā par to ilgtspēju. Gribas mums būt labiem cilvēkiem, darīt kaut ko šīs planētas labā, domāt par ilgtspēju. Kāds ir katrai jūs pašai ieguldījums? Kaut tie mazie ikdienas sīkumiņi, vienkārši padalīsimies, varbūt kādam kā ideja tas noderēs. Ko jūs darāt un kāds cits? Es šitā nezināju. Sāksim Beate. Jā, daudz īstenībā. Pirms... Man liekas, jā, tad, kad mēs sākām domāt vairāk arī par to, ko mēs liekam vēderā, mēs ar ļoti daudz ko sākām domāt vispārībā, kā notiek pasaule ap mums. Un vienu brīdi mēs bijām pat ļoti tādā, es teiktu galējībās, bet no galējības ir vajadzīgas, lai izaugtu līdz kaut kam, un tad mēs ar ļoti daudz bijām aizgājuši zero waste. Un bija arī daudz vieglāk, tad, kad Jelgavā bija šis veikals. Bet tad viņš aizvērās pandēmijas dēļ, un tad nācās tomēr arī sākt pirkt produktus kaut kādus arī veikalā, kas būtu izberami bijuši. Bet ejot no tām galībām, šobrīd ir tā, ka mēs ar ļoti daudz ko skatāmies, cik daudz mums ko vajag. Plānošana atkal. Es saku, tev vegāni čakli, viņi visu laiku plāno un rēķina. Jā, bet arī tā pašu apģērba ziņā mēs izvēlēsimies dabīgus, nevis nedabīgus materiālus, ieejot veikalā, ja es lasu birciņas, kas ir sastāvā, un ja tur ir poliesters un vēl tādas visādas no naftas produktiem, es viņus nepirkšu. Ja tur būs vēl viskoze un, protams, lints un kokvilna, es skatīšos. Un visticamāk arī nopirkšu, ja man to vajadzēs. Jā, ko vēl? Tā pati ēšana jau pats par sevi. Man liekas, mazākais, un ko var izdarīt, ieiet veikalā un neielikt banānus plasmasas maisiņā, bet ielikt vienkārši groziņā. Jo tad, kad tu esi cilvēks, kurš par šīm lietām domā, cit kā nenosodi cilvēks, bet liekas tā kā, kāpēc mēs to darām? Sevi pareizi. Tieši tā. Un ja mums tāpat tās lietas jāmazgā mājās, tad līdz ar to, jā. Mums ir līdz vienmēr arī savi maisiņi. Man vienmēr mašīnā vai somā, man visur ir auduma maisiņi. Arī tādi plānie, kur var iesvērt. Arī, jā. Jo auduma maisiņi, man liekas, lielai daļai piekritīsiet, mēs jau tagad visi tā tomēr cenšamies ņemt. Tomēr nē, cits saka nē. Bet vairāk kā pusē tomēr ir somiņā tas audums, bet tie papildus, tā, ka man liekas, tur vēl ir kur augt. Tas vēl nāk no tā laika, kad vienkārši saprot to, kad 2-3 mazi maisiņi auduma, viņi neaizņem daudz vietas arī mazā rokas somiņā. Jā, arī kosmētiku mēs pārsvarā, pat ne kosmētiku, tādas sadzīves ķīmiju, tā pērkam izlejamos, jo Jelgavā ir iespēja to izdarīt. Un arī
skatāmies, ka veļas pulverim nav klāt visādas smaržvielas un tā, tas, kas alerģijas veicina un tādā garā, tad, principā, jā, piedomājam pie visa kā. Bet, protams, arī paslīd kāja, kā jau cilvēki ir cilvēki, bet, man liekas, svarīgākais ir, kaut vai, ja tu bišķiņ piedomā par kaut kādām izvēlēm, vai tev tiešām to vajag. Jā, tiešām. Jo citreiz mums nevajag. Paldies. Rūtas priekš uzreiz Daiga. Ko jūs šeit sakarā varētu iekomentēt? Kādi ir tie krikumeņi ikdienas? Ko jūs? Paturpināšu tēmu. Man ir prieks palepoties, ka es laikam būšu viena no tām ratajām latvietēm, kurām mājās nav maisiņš, kurā ir maisiņi. Super. Jā, es esmu pamanījis, ka vislabākais variants ir, kā teiksim, tāds liels īstenībā ieguldījums ir lietot mazos maisiņus, atkārtot lietojamos augļiem dārzeņiem. To var nopirkt gan Lidl veikalos, arī mūsu konkurentiem ir tāds variants. Izmantojiet šos maisiņus, var viegli izmazgāt veļas mašīnā, brīnišķīgi, tāpēc man nav mājās maisiņš ar maisiņiem. Ko jūs darāt, ja jums aizmirsās, vai sapnāk iepirkt lielāku pirkumu, ko man tādu? Viņš ir līdz, tas maziņš viegls, viņu ar salociņu. Man kā problēma, es atzīšos. Es tagad izdomāju lielo pirkumu uz nedēļu veikt, un lieku, man ir vaskadrāniņus, man arī auduma maisiņi, bet es izdomāju tagad, tik laba cena, jāpaņem vairāk, un tad, nav kur ielikt. Un, diemžēl, es esmu spiest ņemt to maisiņu. Ko jūs darāt šajā sakarā? Ir kāda ideja? Man tā nav. Jūs, laikam, labi plānojat atšķirībā no manis. Es plānoju, jā, man ir mazie ikdienas piepirkumi un lielā nedēļas iepirkšanās un lielo iepirkumu somu, jā. Vēl vienkārši vadlīnija, es strādāju šajā jomā ļoti ilgi jau. Vidēji visdraudzīgākais produkts ir tas, kurš nav saražots. Tāpēc nevajag pirkt tiešām neko lieku, nevajag iespaidoties no reklāmām. Jūs būsiet īstenībā pārsteigti, cik cilvēkam maz vajag gan patiesībā pārtika ikdienā, jo mēs ēdam par daudz. To, es domāju, veselības ministrija ļauj no katra stūra. Tiešām, un arī viss pārējais mums pietiek. Mums īstenībā nepieciešams ļoti maz. Mēs pārtērējam, mums ir tiešām patēriņu kults. Vienmēr piedomā, vai tu kaut ko izdevīgi nopērc, vai tev lēti nopērk, tevi ar reklāmu lēti nopērk. Tā gan ir. Paldies. Tā kā mums laiks jau pamazām tuvojas diskusija, mums ļoti interesanti veidojas, bet tomēr, dāmas, vismaz teikumu arī no jums. Agnese un Gerda, lūdzu. Jā, tad viena lieta ir, kad es neesmu baigais šopomāns, kas man ļoti ietaupa resursus, jo, piemēram, es zinu, ka cilvēki ir, kas katru sezonu iet pirkt vismodīgākās drēbes. Es tā baigi neiespringstu, kura krāsa tieši šogad ir modē, es atvainojos, ja baltā nav. Līdz ar to, kad es domāju, ka svaigāk izskatīties var vienkārši sakombinējot vecās drēbes pa jaunām. Runājot par kombinācijām, es pilnīgi piekrītu, ka banāniem vispār maisiņš nav vajadzīgs. Bet vēl, man liekas, es esmu vienīgais cilvēks veikalā, kurš, piemēram, ja pērk mandarīnus un man vajag 2-3 sīpolus, es tos sīpolus iemetu pie tiem mandarīniem. Kas viņiem notiks, vai ne? Es pie kases tos 3 sīpolus izlieku atsevišķi un pēc tam es viņus iebāžu atpakaļ tajā maisiņā. Un līdz ar to vienkārši būt radošiem, nedzīvot kaut kādos, tieši šajos reklāmu stereotipos. Jā, jo man liekas, daudziem ir stereotipi, ko par mani padomās. Piemēram, ko par mani padomās, ja es pienu no veikala nesīšu rokās, nevis maisiņā vai baltmaizi vai kaut ko tam līdzīgi. Ja es nopērku 2-3 priekšmetus, kāpēc man ir vispār vajadzīgs maisiņš? Jo reizēm gadās tā, kad es, pa ceļam uz mājām, es saprotu, jāieskrien veikalā, tur kaut ko paņemt, un man nav tā maisiņa, vai ne, jo es vakar viņu izņēmu no somiņas, neieliku apakaļ un tā. Es tos dažas lietas aiznesu, vai, ja es, esmu nopirkusi mandarīnus, es tur vēl iebāžu tos sīpolus un kaut ko, un man tas mazais caurspīdīgais maisiņš ir, tā kā uz izturības robežas, bet viņi ir ļoti izturīgi, vai ne? Un es domāju, ka tieši tā, ēst mazāk, braukt vairāk ar riteni vai paiet ar kājām un visu kaut ko, vienkārši padomājiet par to veselību, ko jūs iegūstat ar šiem te paradumiem. Nobraukt ar riteni, jūs iztērēsiet dažas kalorijas, bet neiztērēsiet degvielu, jums nevajadzēs mašīnai ne amortizāciju, neko, vai ne? Un kas ir baigi interesanti, kad jo vairāk kustās, jo mazāk paliek laiks sēdēt pie
galda un ēst, vai arī, piemēram, ja jums ir viesības, izajiet ārā, apaiet, pastīties, kas jauns jūsu rajonā, ja jums ir draugi atbraukuši no citas pilsētas vai citas pilsētas malas, un jums zin, cik ēdienas ietaupīsies, un nebūs tā smaguma sajūta vēdrā un tam līdzīgi. Tā kā to mēs esam reāli atklājuši, kad vakarā ir jāiet pastaigāties, jo tad nav laiks sēdēt pie galda un kaut ko nemanāmi apēst no tā, kas ir savācies groziņā, tāpēc, ka jūs izsalkuši iegājāt veikalā. Nu jā, nu tad vismaz kā teikt, Mārtiņa vēl Gerda. Man liekas, ka visi bija pateikts. Vienīgais, ko mēs vēl, mums tā iespēja, ka mēs paši varam izaudzēt sev dārzeņus. Pareizi, taisnība. Jā, un arī mēs esam iemācījušies pēc iespējas mazāk minerālu mēsls izmantot. Pieņemsim, mēs tur pieneņu saknes, visu nezāles pūdējam un tad aplejam un visādas tādas lietas, jā, vai olu čaumalas mēs sastampājam, gan kā kalcijas, gan arī zemesvēržiem nepatīk un jā, papildinot visu iepriekšējo. Jā. Nē, nu, dāmas, paldies. Es domāju, ka klausītājiem daudzas foršas idejas radās arī, vai arī jūs to zinājāt un piebalsojat, ka liels paldies, tā kā darbosimies un būsim atvērti alternatīvām un katrs ar sevi sākam droši vien. Tā kā paldies visiem. Liels paldies diskusijas inovācijas viesu dalībniecēm, bet es nāku ar savu jautājumu sadaļu. Ir izdarīts arī no manas puses viens secinājums. Izrādās, ka mums visinovatīvākie pārtiks industrijā ir tieši sportisti. Kāpēc sportisti? Paskaidrošu. Vakar mums bija dalībnieks, kas arī sportists būdams izdomāja tādas veselības veicināšanas sulas un sulu koncentrātus, kas viņam bija pašam nepieciešami. Savukārt runājot par jūsu tēmu un olbaltumvielām, es zinu, ka mums ir hokejisti Latvijā slaveni, kas bija kādreiz savā laikā uzsākuši slieku audzēšanu. Bet viņi to bija izdarījuši stipri par agru, jo viņi laikam redzēja to nākotni daudz ātrāk nekā daudz citi, tāpēc varbūt ne viss izdevās tā, kā gribējās, bet puiši bija uz pareizā ceļa, vienkārši bija vajadzīga pacietība. Tāpēc es uzdošu jautājumu no slaido skatītājiem, tātad no droši vien tiešraides, vai varbūt kāds šeit klātesošais to ir ierakstījis. Cik sarežģīti ir izveidot kukaiņu fermu un cik tāda maksā, vai kādai no jums ir atbildi uz šo jautājumu? Te jau runa ir par to, kādus kukaiņus un cik lielu to fermu. Nu, uz brīvu izvēli jūs varat. Būtībā, ziniet, tam pionierim, tam aizstācējiem vienmēr ir sarežģītāk, jo es izmantoju Latvijas resursus sliekas, audzētāji jau to visu bija izdarījuši. Man bija tikai jāveic eksperiments, ziņu jau sagatavis. Bet, ja runā par kukaiņiem, protams, ja runā par, teiksim, tiem pašiem populārākajiem circeņiem, tas ir relatīvi viegli. Būtībā ir jāņem vērā daži aspekti, kas ir nepieciešami nodrošināt šim konkrētajam kukainim. Un tad, attiecīgi, šo tehnoloģijas jau ir atstrādātas, patiesībā ir vērts vienkārši palūkoties uz tiem, kas jau to ir aizstākuši. Ar circenīšiem varētu būt diezgan pat salīdzinoši viegli, es tā teiktu. Bet, kā es teicu, to sugu ļoti daudz, un tur garšas daudzveidība ir ļoti plaša, un tad tas pārējais ir diskutabls. Jo, sakojot tam, kas jau ir vieglāk adaptējums, bet pārējais, tas ir skatāmies atkal pēc situācijas. Bet, protams, tas ir jaunums. Tas nebūs tik vienkārši kā pārņemt, teiksim, tur audzēt cālīšus vai, nezinu, tur vistiņas vai goteņas kaut kas tāds. Bet, te būtībā droši vien, ka ir jānāk klāt pie zinātniekiem. Viņiem daudz palīdzēs, kas jau ir kompetenti, ir pieredzējuši ražotāji Eiropā. Un ne tikai Āzijā, un tad, attiecīgi, būs runājams. Šeit viens no skatītājiem tieši turpinājumā par šo pašu uzdeva jautājumu, vai Latvijā ražo produktus no kukaiņiem un kādos veidos tie produkti pastāv, pulveris, pastas un cik maksā. Droši vien, ka diskusijā jau kaut ko mēs bišķi ieskatījāmies, bet varbūt vēlreiz īsi atgādināsim. Viennozīmīgi tiek integrēts kukaiņu pulveris. Tam, kā saka, ir vairāks šis, tā sakot, biznesis, jo viņš ir nišas produkts jebkurā gadījumā, bet ja runā par to iespēju nopelnīt, tad produkts, kas ir veidots no kukaiņa pulvera, tam ir lielāks potenciāls. Latvijā ir aizsākumi, bet, protams, lai būtu tāda nopietna pelnīšana, vēl vajag laiku, jo šobrīd, es saku, vēl zinātnieki atbild uz miljonus jautājumiem. Man pašai tīri cilvēcīgi skatoties, tehnoloģija var izstrādāt, nomērīt uzturvielas svaru,
bet tā atbilde par to, kā tas ietekmē manu veselību, ja es lietoju, un kā ietekmē konkrēto produkta veidu, šīs visas ķīmiskās reakcijas vēl ir daudz jāstrādā, lai varētu atbildēt. Tā ka tas viss nav vēl tik vienkārši, tam vajag laiku, bet tas ir izcināms. Jā, paldies. Šeit man ir laikam ienācis jautājums no kāda cilvēki, kas skraida pa mežu ar nazīti. Ja? Nu, jūs apmēram nojaušat, pa ko es runāju. Pa mūsu nacionālo atpūtas un sporta veidu sēņotājiem. Un jautājums, vai kāds zinātnieks ir izpētījis, vai tā ir, ka tad jau sēnes ar tārpiem ir Latvijas eksporta produkts? Nu, negluži droši vien, jo ar tiem kukaiņiem tā, tur ir vajag atkal apzinātību, jo, ja ir klāt ļoti apzināti. Bet, ja ir klāt kukainīts, kurš to produktu, respektīvi to augu bojā, viņam ir šī problēma ar sensoriku, tas nebūs tik baudāmi. Tas tomēr būtu jānodala, tā gluži nav, jā. Tas vairāk smaidam, bet, protams, kukaiņi kā olbaltumvielu, tas ir tiešām speciāli tam, speciālos kontrolētos apstākļos audzēti kukaiņi, un bojāts produkts, teiksim, šī gadījumā sēne ar kāpuru vai ābols vai rieksis, jebkas, tas jau īsti vairs nav. Gluži tas pats, jā. Varbūt jums kāda pieredze ir? Es varētu tikai piebilst, ka līdzīgi kā ar aļģēm, ja viena vai divas aļģes ir ēdamas, tas nenozīmē, ka jebkura ir ēdama, un ja viena sēne ir ēdama, tad varbūt blakus sēne nav tik ēdama, vai, nu jā, ar tārpiem arī, vai jūs paskatījāties, kāda tārpi ir tai sēnē, un esat droši, ka visi tie ir pareizie tārpiņi. Vai ne? Bet daži jau saka, ka viss sēnes ir ēdams, tikai dažas vienreiz. Nu, labi. Es domāju, ka nekas traģisks nenotiktu, ja arī mēs apēstu kādu sēni. Lūdzu. Es gribētu uzdot jautājumu. Mums gāja garām viena dāma. Viņa teica, ka viņa esot bioloģi. Viņa negribēja nākt dot pati šo jautājumu, bet viņa teica, tas ir ārprāts vispār, ko viņi tur runā, pilnīgas muļķības, tie tārpi nepārstrādājās, cilvēki, kur tur mirst, jo nav tādu fermentu, lai stāvotu. Droši vien runa par hitīnu, jā, kas lielāko daļu kukaiņu klāja, tas tāds tā kā vaskota tāda kā viela, viņu tiešām nešķeļ mūsu cilvēku organisms. Tad par to arī ir stāsts, cik piemēroti, kā viņi ir apstrādāti šie kukaiņi. Tas nav tā, ka es eju, ķeru un tagad smuki ēdu. Tas viss nav tik vienkārši. Tāpēc ir vajadzīgi zinātnieki, kas tiešām un tehnologi, kas strādā priekš šī produktiņā apstrādes, pārstrādes, sadala to produktu pa zināmām uzturvielām. Teiksim, šī te hitīns var būt ļoti vērtīgs citā jomā, bet ne gluži uzturam. Tā kā būtībā tā visu vienā katliņā es tiešām aicinātu nevesti, jo arī man teica, nu tad es dārzā tās tie, kas ņem un ēdu. Nē, protams, tas viss nav tik viennozīmīgi. Tur ir tāpēc ir šie pētījumi, tāpēc ir šis laiks un ieguldījums, lai mēs tiktu pie šī proteīna, kas ir lietojams droši pārtikā. Nu, tas ir tāds aicinājums, ka gluži varbūt dārzā neiet un nelasiet gliemežus un slieks un nekaltējiet un pēc tam nemēģiniet tos lietot pārtikā, ir vajadzīga arī apstrāde. Paļausimies uz ražotājiem, kas pārzina katru savu jomu. Teiksim, šeit ir ļoti lieliski produkti no citiem olbaltumvielu alternatīviem, bet teiksim, tāpat arī tie, kas ražo kukaiņus un kukaiņu produktus, viņi acīm redzot ir izgājuši kādam zināmam posmam cauri, zināmām pārbaudēm, un Eiropai sevišķi ir īpaši stingras prasības šeit sakarā, un tikai tad tādu produktu var lietot. Arī, teiksim, jums es aicinu nākt uz tehnoloģisko centru, pagaršot produktu, iespēju pašiem saprast. Mēs jau uzcienājām visus jūs klausītājus. Es varu teikt, saku, te nav jābaidās, nav iemesls bailēm, jo šie miltu melnuļi pirmā atļautā kukaiņu suga Eiropā ir no Eiropas, no Nīderlandes, kas ir ļoti daudz testus gājis cauri, lai viņi nonāktu līdz mūsu galdam. Tā kā tas ir droši, tas nav, ka mēs Eiropieši ar tiem pašiem fermentiem, kas ir Āzijā, mēs tik vienkārši netiekam cauri. Ja jūs aizbrauksiet uz ekskursijā uz Taizemi un tur garšosiet, jūsu puncis var norēģēt pavisam neparasti uz to produktu, bet ja jūs ņemsiet tas, kas ir Eiropas izcelsmes produkts, nu tad tur ir tiešām rūpīgi piestrādās, lai jūs varētu lietot tādu veidu produktu. Īsā atbild no katras jums, tad ēdienkartē būs kukaiņi drīzumā? Latvijā, es domāju. Ko jūs sakāt, dāmas? Izskatās, ka vienkārši jau ir. Vienkārši ir? Bet nu noteikti. Man liekas, nevar izbēgt. Alternatīvā, vai ne? Nu jā, jo pirms vairākiem gadiem mums bija Dānijā, kur viņiem... Es pa Latviju. Bet nu vispār, ka tur parādījās jau... Es pa Latviju jautāju. Es ārzemēs arī ēdu kukaiņus. Bet Latvijā. Ja tas bija pirms pāris gadiem tur, tad nu, nav varianta, būs arī šeit.
Ilgtermiņā noteikti jā, īsākā termiņā es esmu personīgi skeptiska, jo nav pieprasījumu, nav intereses. Es pat teiktu, mūsu klienti ir negatīvi noskaņot pret šādiem produktiem. Jā, lūdzu. Zinot to, ka lielākā daļa cilvēku nelasa sadaļu sastāvus, bet cīsiņus ēd uz urā, tad es nebrīnītos, kad rīt uz pusdienlaiku kāds veikals darbonis jau sojas proteīnu un citas brīnumainās vielas, kas tur ir nomainījis ar... Un ja mēs to miltu melnuli nosauksim latīņu valodā par kaut molitoli, ko... Jā, molitoli pulveris, vai ne? Kurš gan zinās, ka tas ir miltu melnuls, un pat miltu melnuls īsti nevar saprast, vai tā ir sēne, vai kas tas tāds ir, vai ne? Līdz ar to es domāju, ka tie, kas nelasa sastāvu, viņi noteikti drīz jau ēdīs, it īpaši, ja cena būs lētāk nekā blakus cīsiņam ar mehāniski atdalīto vistas gaļu. Paldies par godīgu atbildi. Es domāju, ka apzināti pašlaik vēl ne ilgtermiņā, bet papildinot pa miltu melnuli no kvalitātes viedokļa, tas mums ir ļoti liels bieds un viegli ievazājams insekts, un miltu melnuli mēs noteikti tādam. Bet tā cita suga. Viņam daudz tā suga. Ir cita, jā. Tā cita suga. Jā. Un es tā tagad atbildu visiem tiem par tām sazvērstības teorijām, ka liks mūsu produktos klāt kukaiņus. Ziniet, tad salīdziniet. Samalts kukaiņu pulveris līdzīgs pilngraudu miltiem. Tagad cena. Apmēram 2 eiro pilngraudu milti, kukaiņu milti, 25 līdz 100 eiro. Kā jūs domājat, finansiāli ir izdevīgi ielikt tādu produktu? Es domāju, ka te vairs nav jautājumu. Un būtībā tas varbūt ir tāds, kā saka, vairāk reklāmas kulšana, sviesta kulšana produktu ap kaut kādu varbūt tirzniecības ķēdi, ražotāju. Esiet lūdzu tādi kritiskāki, skeptiskāki un tādi realistiskāki. Vai tiešām viss ir tā, kā jums tur saka kāda tante vai onkulis vai kāds cits cilvēciņš? Nu, tiešām Eiropā šīs prasības uz pārtikas ražošanu ir ļoti augstas, un ražotāji tiešām ne pa jokam strādā, lai jums sagādātu kvalitatīvus produktus. Un tas pārējais, tas ir vairāk tiešām, nu, tā interesanti, kā saka. Antireklāma arī ir reklāma, pareizi? Fakts. Nu, tad beidzamais jautājums. Teikšu godīgi, lasīju un sasmējos, bet varbūt nemaz arī tik smieklīgs tas jautājums īstenībā nav. Un jautājums skan šādi. Mums tagad ažiotāža, ka govs ražo metangāzi, bet ja cilvēks sāks vairāk ēst pupas un ziņus, vai beigās nebūs tā, ka to metangāzi cilvēks zarnas saržos vairāk? Daiga. Kāda būtu jūsu atbildi? Tas ir tāds mīts, ka cilvēks zarnas ražo metānu, tikai 1/3 cilvēku zarnas ir spējīgas ražot metānu, pārējie ražo ūdeņradi. Jā. Nu, tad tā laikam būs atbildi, kas apmierinās arī jautājumu iesūtēji. Paldies jums liels par interesanto diskusiju un gaidīsim jūs nākamā Latvijas Tehnoloģiskā centra inovācijas sviestu diskusiju ciklā. Paldies jums liels. Paldies visiem, paldies klātsošajām dāmām un visiem. Privāti jautājums varat uzdot arī, kad dāmas nonāks no skatuves, droši varat iet klāt un vaicāt sev interesējušos jautājumus. Pēc brītiņa nākamā diskusija.